Om Šanti, esiet sveicināti kārtējā pranajāmas, jeb elpas, jogas, mākslas nodarbībā. Šī būs jau 3. pēc kārtas, un šoreiz jau mēs mācīsimies diezgan nopietnu, spēcīgu iedarbību pranajāmas tehniku sauktu par kapalabhati. Kapalabhati nozīmē izgaismotā piera, ja? Un tieši tas arī savā ziņā simboliski arī notiek šajā praksē, jo šī ir labākā praksa, ja jūsu meditācijas sesijās šķērslis ir prāts, domas un prāta domāšana. Ja? Ar šo praksi mēs burtiski iztīram pieri, iztīram prātu un nonākam bezdomu stāvoklī, un tad jau meditācijas durvis ir mums plaši atvērtas. Ko jūs sakiet, esat gatavi izmēģināt? Esat gatavi kapalabhati, jeb straujās izelpas tehnika. Ja? Šī būs gan apmācība, gan meditācija vienlaicīgi, apmācība un prakse divi vienā. Tā kā aicinu jūs iekārtoties, apsēsties normālā jogas pozā vai apsēsties normāli krēslā, atslābināties, nesaspringt kādu brīdi. Mēs to darīsim ļoti īsi, bet pārdesmit sekundes vienkārši noskaņosimies praksē, pievērsim acis. Jā, izkārtosim savu ķermeni taisnu, lai muguri ir taisna, pleci ir līdzsvarā un sēja ir relaksēta un vieglā smaidā. Jā, lūdzu, esiet ar gaišu sejas izteiksmi, tad jums meditācija padosies vieglāk. Jā, pavērosim elpu, elpas kustību, ieelpa, izelpa, nekur nesteidzamies. Ja prāts jūs kaut kur aiznes, virziet to atpakaļ pie elpas, un pie elpas kustības vēderā, pavērojiet, vai vēders kustās. To mēs mācījāmies 1. nodarbībā, elpot ar vēderu. Ceru, ka to jūs jau esat apgūši. Ieelpa, vēders iet uz priekšu. Izelpa, vēders nāk atpakaļ. Mazliet ievelkās. Un atkal. Jā, mazliet padziļinām elpas ar vēderu palīdzību, ar vēderu kustību. Jā, un es ceru, ka jūs jau esat iesildījušies, vēders kustās labi. Jā, šajā praksē mēs strādāsim tikai ar vēderu, un šīs prakses paradoks būs tāds, ka normāli jūs ieelpojat nedaudz pielietojot spēku, ja? Nedaudz aktīvi ar ieelpu. Izelpa ir absolūti pasīva, tā notiek pati no sevis principā, ja? Jums pat par to nav jādomā. Šeit ir otrādi, šeit mums būs dabiska, normāla ieelpa, bet ļoti koncentrēta, īsa un strauja izelpa. Ja? Apmēram šādi. Ielpa. Ja? Ko es daru? Es strauji izelpoju un ievelku vēderu ar asu kustību. Ja? Šis ir arī viss prakses triks. Jums jāmēģina dabūt viegla ieelpa un strauja asa izelpa. Un vēders ievelkās. Ja, pamēģiniet kopā ar mani. Jābūt dzirdamai skaņai. Protams, jūs izelpojat ar degunu. Bet fokus ir šeit vēderā, nabas apvidū, manipura čakras apvidū. Ja, šai praksē ir ļoti daudz iegūmu. Par to jūs arī varat izlasīt pievienotajā rakstā. Ja, bet es aicinu jūs no teorijas pāriet pie prakses. Es jums palīdzēšu apgūt šo tehniku un piedzīvot šīs prakses bonusus. Ja? Darīsim tā. Es ceru, ka jūs jau sapratāt kā. Ja ne, tad vēl mazliet varat patrenēties, patīt apakaļ video ierakstu, vēl pamēģināt. Ja? Galvenais triks, lai ir asa ātra izelpa un vēders ievelkās. Redziet, man roka. Vēders roka iet iekšu, es ieelpoju dabiski. Un nedabiski asa izelpoju. Seja man ir pilnībā relaksēta. Viss ķermenis ir relaksēts. Tikai vēders saspringst, ievelkās uz iekšu. Un tad atkal atslābinās. Jā, es ceru, ka jums sanāk. Un tagad mēs kopā uztaisīsim 3 raundus. Tas ir labs sākums iesācējiem. Pirmais rauns 10 asas izelpas. Jā? Noskaņojamies, varam piervērt acis, varam turēt vaļā. Es zinu, jums labi sanāks. Ja jūs man uzticaties, jūs uzticaties jogai, elpai, tad jums sanāks. Un
10 reizes. Varat turēt roku, varat neturēt roku. Es turu roku priekš jums, lai jūs saprastu, kā tas notiek. Un mēs sākam ar izelpu, izelpojam visu, vēl, vēders ievelkās. Un tagad sākam ar ieelpu un ar asu izelpu. Ejam tālāk. 4, 5, 6, 7, 8, 9 un pēdējā. Ja, tagad atslābinamies, ieelpojam dziļu ieelpu, dziļa jogas ieelpa un dziļa izelpa. Atkal dziļa ieelpa un dziļa izelpa. Ja, turpiniet savā ritmā, pievēriet acis, atslābinaties un sajūtiet vieglumu. Ja, zināms tukšums galvā, ja ne uzreiz, tad mazliet vēlāk. Galvenais nesasprindzenieties, maksimāli relaksēti. Maksimāli relaksēts ķermenis, mierīgs prāts. Jā, vēl pāris ieelpas un turpināsim ar otru raundu. Jā, ar katru reizi jums sanāks arvien labāk. Galvenais ir nebaidīties, darīt pārliecinoši, bet apzināti. Jā, ejam uz otru raundu. Jā, dabiski ieelpa un dziļa izelpa. Dziļa izelpa, ievelkam vēderu. Un tagad ieelpojam un sākam. Maksimāli relaksēti, apzināti, nedaudz spēcīgi, jā, nedaudz asa ir šī izelpa un dabiski ieelpa. Asa izelpa un dabiski ieelpa. Un vēl 2 reizes ieelpa un izelpa. Un pēdējā. Un tagad dziļa ieelpa. Un aizturam elpu. Aizturam elpu 5-10 sekundes, pievaram acis. Jā, viss ir apstājies, elpa apstājusies, prāts apstājies, pilnīgs vieglums, miers. Turam un elpojam ārā. Un atelpojamies. Ieelpa un izelpa. Atkal ieelpa. Elpojam dziļi ar krūti. Jūtiet, cik viegli ir elpot. Ja? Turpiniet savā ritmā elpot, dziļi elpot, viegli elpot, patīkam elpot. Dziļas elpas patīk prātam. Ja? Prāts nonāk tādā vieglā eiforijā. Ir patīkams sajūta, jo iestājas miers. Prāts samazina ātrumus no 5. ātruma uz 2, uz 3. Ja? Domas plūst lēnāk. Ar kādu brīdi pat vispār neplūst. Jūs apzināties savu ķermeni, savu elpu, apzināties arī savu prātu. Un taisam pēdējo piegājienu jau 15 reizes. Un tad taisam dziļu ieelpu, aizturam elpu un uz izelpu skaitīsim mantru OM. Ja? Nebaidieties no mantrām, skaitiet kopā ar mani. Ja jūs jūtat diskomfortu ar mantrām, tad vienkārši paklausieties. Ja? Pēdējais piegājiens 15 reizes. Esam gatavi? Esam. Un tad sākam atkal ar ieelpu un dziļa gara izelpa. Līdz galam ievelkam vēderu, nebaidaties ievilkt vēderu dziļi uz iekšu. Un tagad dabiski ieelpa un sākam 15 reizes vienādā ritmā. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja sarērt galvu pārstājam, 9, 10, esam fokusēti apzināti, 11, ar vieglumu, ar apzinātību, 14, un pēdējā reize. Tagad dziļa, dabiska, mierīga, vienmērīga ieelpa. Un aizturam elpu šoreiz ilgāk. Ja paliek slikti, metās balts gar acīm, tūlīt pat izelpojiet, atveriet acis, elpojiet dabiski, nomierinieties. Ja viss ir kārtībā, turam elpu, turam. Un gatavojamies izelpot kopā ar mantru OM šādi.
Un atelpojamies, elpojam, acis pievērtas. Ja nesteidzieties virināt acis, viss ir kārtībā, acis turam ciet. Un vērojam pirmkārt, cik viegli ir elpot. Jā, vieglas elpas, padziļinātas elpas, nomierinošas elpas. Jā, otra lieta ir pilnīgs tukšums domās. Domas praktiski negriežās. Ja jūs esat relaksēts, visu darījāt pareizi, tad doma nav. Mums arī nevajag domas. Mums vajadzīga apzinātība un spēja piedzīvot šo brīdi. Un mēģiniet piedzīvot šo momentu, šo sajūtu, šo brīdi, šo elpu. Jā, būt mierā, nekur neskriet, nekur nesteigties. Jā. Būt ar sevi, būt ar elpu. Jā, piedzīvot elpas maģiju. Šī ir viena no spēcīgākajām tehnikām, ko mēs praktizējam. Ir svarīgi šo tehniku ir iemācīties pareizi, lai jūs nesaskādējat ēdaram. Ir neliela slodze presītei. Šeit svarīgi sajust to prakses smalkumu. To var tikai jūs regulāri praktizējat, nākat uz nodarbībām. Tāpēc jūs vēlreiz aicinu, ja jums šis viss ir interesanti, jums pievelk elpas joga, tad mēs jūs gaidām Zoomā vai klātienē. Otrdienas rītos Zooms ir 8, klātiene ir ceturtdienās 9, Piņķos, Mārupē. Jā, un mēs visi kopā piedzīvojam elpas radīto mieru, harmoniju, jā, un arī prieku. Jā, meditēt ir prieks, nevis cīņa. Lai arī jums ir šī pieredze un uz tikšanos kādā citā video. Šanti!